Biķera dūzis taisnā pozīcijā. Kad biķera dūzis izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt emocionāli piepildīts un harmonisks. Šī kārts norāda uz jauniem sākumiem, īpaši saistībā ar attiecībām, mīlestību un iekšējo piepildījumu. Tā ir kā dāvana no visuma, iespēja piedzīvot sirsnību un prieku, kas nāk no sirds. Attiecību jomā biķeru dūzis simbolizēja jaunas romantiskas iespējas vai dziļāku saikni esošajās attiecībās. Ja esi attiecībās, šī kārts liecina, ka jūsu attiecības kļūs vēl tuvākas un emocionāli bagātākas. Tā var norādīt arī uz kopīgiem jauniem sākumiem, piemēram, pārcelšanos vai ģimenes plānošanu. Ja esi viena, biķeru dūzis sola iespēju satikt kādu, kurš aizkustinās tavu sirdi un sniegs tev patiesu mīlestību. Tas var būt gads, kad sirds atveras jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz priecīgiem notikumiem un iedvesmu. Darbā tu vari sajust, ka esi atradusi savu īsto aicinājumu vai iesaistījusies projektos, kas tev sniedz emocionālu piepildījumu. Finansiāli šī kārts norāda uz iespējām gūt papildu ienākumus vai saņemt negaidītu dāvanu. Un atceries, biķeru dūzis tev atgādina, ka mīlestība un prieks nāk no atvērtas sirds. Kā saka, kas laimi dalās, tas to vairo. Šogad nebaidies dalīties ar savām jūtām un pieņemt visuma dāvanas. Biķeru dūzis apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru dūzis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz emocionālu neskaidrību vai nepieciešamību sakārtot savas jūtas. Šī kārts liecina, ka tev var būt grūtības pilnībā izbaudīt prieku vai pieņemt mīlestību, kas tiek piedāvāta. Iespējams, būs nepieciešams pievērsties savai emocionālajai veselībai un atbrīvoties no iekšējiem blokiem. Attiecībās biķeru dūzis apgrieztā pozīcijā var norādīt uz emocionālu attālināšanos vai nepietiekamu komunikāciju. Ja esi attiecībās, šī kārts var likt uzdot jautājumu, vai jūs abi pilnībā izpaužat savas jūtas un dalāties viens ar otru. Iespējams, būs nepieciešams vairāk strādāt pie emocionālas saiknes stiprināšanas. Ja esi viena, šī kārts var liecināt par emocionāliem ierobežojumiem vai pagātnes sāpēm, kas traucē tev atvērties jaunām iespējām. Tas ir laiks, kad jākoncentrējas uz pašmīlestības attīstīšanu. Darbu un finanšu jomā biķeru dūzis apgrieztā pozīcijā var norādīt uz izdegšanas risku vai neapmierinātību ar esošo situāciju. Iespējams, tev šķiet, ka darbs tev nesniedz emocionālu gandarījumu vai arī tu nejūti atbalstu no kolēģiem. Finansiāli šī kārts iesaka būt piesardzīgai. Izvairies no impulsīviem tēriņiem, kas varētu radīt ilgtermiņa grūtības. Un atceries, apgrieztais biķera dūzis tev saka, ka mīlestība un prieks sākas no iekšienes. Kā saka, pirms vari piepildīt citu biķeri, piepildi savējo. Šogad pievērsies savai emocionālajai labsajūtai un ļauj sev piedzīvot patiesu prieku.